Tā ka šovakar tēma ir, kā izvairīties no iekaisumiem un vairot spēku ziemas mēnešos. Es pastāstīšu garlaicīgāko daļu, Artūrs stāstīs interesanto daļu. Jā, tev ir tāda pārsteigšana viss un par tiem augiem. Es tikai tā drusciņā parunāšu par teoriju. Un paldies Kasparam un Neredzīgo biedrībai. Pagājušais mums bija arī par spēku un par augiem un par garstāvokli un par visu mentālo veselību. Bija mums webinārs kaut kad pirms mēneša vairāk drusku. Vispār interesanti ar šo neredzīgo biedrību tēmām ir tas, ka Artūram Cēsīs kabinets atrodas arī neredzīgo biedrības ēkā un visu mūžu kaut kāda darba mūža ir tā saistība tāda arī bijusi. Un mums vienkārši šitais te pirmais webināriņš, kas bija pagājušo reizi, bija tā, ka mēs tiešām bijām sarunājuši tikties, bet jau tas ir aizgājis tādā drusciņa lielākā mērā un ir pievienojušies vēl arī citi cilvēki. Jā, mums saka labvakar. Ja neviens čatiņā neraksta, ka mūs neredz, nedzird, tad jau viss ir kārtībā, tad mēs varam turpināt. Ierakstīt. Ko? Ko lūdzu? Man likās, ka man kāds kaut ko saka, bet labi. Nesaka tomēr. Tā. Tad kā izvairīties? Jā. Kas tad vispār ir iekaisums? Iekaisums nav nekas slikts. Tā ir pirmā aizsardzības reakcija pret traumām, slimībām, visādiem kaitīgiem faktoriem. Un šo reakciju vada mūsu paša ķermeņa imūnās šūnas. Piemēram, varbūt kāds ir redzējis analīzēs neitrofīli, leikocīti, limfocīti, eozinofīli. Tie visi ir tās imūnās šūniņas, kas rūpējās par to, lai mēs tiktu pasargāti. Un šī iekaisuma mērķis ir ierobežot to bojājumu, kur ir veicinājuši tie kaitīgie faktori. Un tādā veidā novērst izplatīšanos pa ķermeni un iespējams sastrutošanu un tam līdzīgi. Un tā, lai tie audi apkārt paliktu veseli. Tāpēc tās iekaisums nav nekas slikts. Ja tas, protams, neaiziet tādā apmērā, kā, piemēram, citokīnu vētras, kas bija Covida laikā, kad citokīnu pēc vispār tika sagrauti organismi un ar visādiem letāliem iznākumiem. Tā, kad iekaisums pēc savas idejas ir nopietna, bet tāda lieta, ar ko var sadarboties. Visbiežāk sastopami ādā, gļotādā, elpceļos, kuņģis, stievā zarna, resnā zarna. Nieras, jā. Vispār jau iekaisums, mēs tur tālāk runāsim, tur ir dziļi, jā. Bet tas, kas ir tā āda un visāds gļotāts, ir tā aizberga redzamā daļiņa, kur mēs to iekaisumu redzam, kur viņš mums ķermenī parādās. Kaut vai pie parastas vīrusu infekcijas un iesnām. Mums Bruno staigā un nagus skrapsteni gan zem. Naglens kājā. Naglens, viņam ir ledus visi nokusis, mums te Cēsīs, bet viņš ar naglenēm staigā. Tātad akūti iekaisuma pazīmes. Te, ka nāk, piemēram, infekcija vai kāds ievainojums, tiek bojāti audi, te var redzēt kādu vesela kaskāde, tur notiek ar imūnajām šūniņām, aktivizējās mūsu imūnās šūnas, izdalot prostaglandīnus, leikotriēnus, visu pēc kārtas, cīnās, cik var, tāpēc iekaisums parasti tiek tāds akūtais, tiek norobežots, ja tas ir uz ādas, tad apkārt var redzēt apsārtumiņu, pietūkumu, karstumu, sāpes, tās ir tās akūti iekaisuma pazīmes, un tas pats ir arī
Piemēram, ja ir elpceļos, tad ir pastiprināta gļotu izdale, vai ja tas ir urīnceļos, tad tās tomēr ir kaut kādas sāpes un tādā veidā. Akūti iekaisumu mēs parasti atpazīstam, pamanām, tas mums ir traucējošs, un mēs ātrāk no tā gribam izveseļoties. Un, ja te ir tā pati bildīte, tikai kas grib, var nobildēt, ja gribās bišķiņ sīkāk to informāciju. Vispār es ierakstu šo lekciju, un iespējams kaut kad viņi tiks arī ielikt atkārtoti, ko noskatīties. Tāpat kā pirmais webinārs ierakstīts ir, bet publicēts nav. Bet, jūs noteikti uzzināsiet, ka tas notiks. Un tā, kad vinnētāji tie, kuri šobrīd mums ir pieslēgušies tiešajā. Tātad tie solīši, kā tas iekaisums attīstās, ir tātad satiekās ķermenis ar vai no traumu, vai, runāsim labāk par infekciju, jo ir tas augstais ziemas laiks, kad arī ķerās klāt visādi vīrusi. Organismā makrofāgi un tātad šīs imūnās sistēmas šūnas, viņas atpazīst to, ka tas ir kaut kāds svešinieks, un viņa aktivizē to imūnoreakciju. Izdalās visādi mediātori, ja, tie citokīni, kas bojā audus. Tā ir tā reakcija, citokīni mēģinot nonāvēt visādus patogēnus, viņi pie reizes parauj arī drusciņu audus līdzi, prostaglandīni, un tie atkal savukārt aktivizē tālāk jau leikocītus, un tie ir īstie infekcijas risinātāji. Viņi risina, viņi tā kā mēģina uzvarēt. Paplašinās asinsvadiņi, lai tātad šīs baltās šūniņas tiktu tajā starp vidē un varētu tikt ātrāk pie tā iekaisuma perēkļa un uzvarēt visu to infekciju un visus tos patogēnus. Tad notiek fagocitoze, makrofāgiņi apēd un neitrofīli arī apēd visas tās mirušās šūnas, kas tajā degradācijas procesā rodās. Un tāpēc, lai mums arī nerastos visādi abscesi un strutaini perēkļi. Un tad ir vēl tāda lieta kā specifiskā imunitāte, kas ir priekš mums. Mēs esam tā mums tāda liela dāvana ir specifiskā imunitāte, kad mūsu B limfocīti izveido tādu kā atmiņu par šo te infekciju, par šo patogēnu, izveido antivielas, un nākamreiz, kad mēs sastopamies ar šo infekciju, viņa jau notiek daudz vieglāk, tāpēc mazie bērniņi bērndārs vecumā izmokās kārtīgi ar visādām briesmīgām infekcijām. Ja mums augstumpumpā uz lūpas ir vienkārši augstumpumpā, tad viņiem tā ir pilnīgi jēla mute ar 2 nedēļu nevarēšanu paēst un tā tālāk. Un tā imunitāte veidojās dabīgā veidā. Un tad tas bija tā īsumā ātri par akūtajiem iekaisumiem. Mēs tādu pat to pašu iemeslu, labi, es tā pa infekciju, ja, bet mēs runāsim pēc tam, kāpēc tas vispār tā rodās. Es tā lielos vilcienos jums paskaidroju, kāpēc imūna atbilde un iekaisums nemaz nav tāds tik ārkārtīgi kaut kas tāds traks. Hronisks iekaisums, tā tad ir ilgstošs iekaisuma process, kas var ilgt mēnešus un pat gadus. Un tas ir tas ir ievilcies tāds sakairināts imūnu sistēmas stāvoklis, viņa paliek tāda pastāvīgi aktivizēta. Un tā tad ārēji var nemaz, protams, neredzēt, ka šis akūtais, hroniskais iekaisums, ka viņš apakšā kaut kur snauž. Un tam ir atkal visādi citādas pazīmes, kad varbūt gāvas sāpes, kaut kāds locītavu sāpes, varbūt ilgstoša temperatūra, 37 grādi, tāda īdoša, kur īsti ilgi nepāriet, tad vienmēr vajag arī meklēt un diagnosticēt, kas tur varētu būt apakšā. Un pie hroniskiem iekaisumiem pieder arī autoimūni
iekaisumi, kur organismu pašu šūnas uzbrūk, nevis šūnas, bet, nu, vārdu sakot, paša imūna sistēmas radītās antivielas uzbrūk paša organisma audiem. Nu, tiem, kam ir autoimūnā slimības, šo te jau ļoti labi zinu un ir lasījuši un tā tālāk, bet tie, kuri nav, apsveic ļoti labi. Bet jādzīvo tad ir tā, lai arī katram organismam iespējams kaut kur dziļumā gēnos sēž kāda autoimūnas slimības predispozīcija, kas ir iedzimtība, kas iespējams ir kaut kur paaudzēs bijusi, bet viņa smuki snauž un viņai ir jāliek miers, un tāpēc ir jādzīvo godīgi un nav ko viņu modināt. Bet, diemžēl, dažreiz visādas akūtas infekcijas spēja pamodināt šīs autoimūnās slimības kā tāds trigeris, kā tāda atslēdziņa, kas viņu pagriež. To mēs arī pēc Covid varējām redzēt, ka cilvēki bieži vien sasirga ar dažādām sevī pašā jau esošām tādām predispozīcijām un slimībām. Arī tādi pastāvīgi kairinātāji kā smēķēšana, piesārņojums, hroniskas infekcijas kā helikobakter pylori, bet tas jau tāds veca tēma jau, jā, kas iekaisam. Tā, neveselīgs dzīvesveids, nepareiz diēta, cukurs un pārstrādātu pārtikas produktu patēriņš. Mikrofoniņš varbūt var izslēgt. Un mazkustīgs dzīvesveids, protams, arī veicina visādu iekaisumu attīstību. Tēti, kāpēc rodas iekaisums? Mēs par šo šodien, ko mēs ēdām kaut ko garšīgu? Nē, mēs šodien zivju buljoniņu dzērām, mēs cukuru neēdām šodien. Jā, iekaisums veidojās, ēd pa daudz cukuru, tāds vienkāršs teikums it kā, vai ne? Un tā rezultātā izdalās insulīns, insulīnam līdzīgais augšanas faktors, tumora nekrotiskais faktors, alfa-1, visādi tādi gudri nosaukumi. Nokļūst orgānos, asinsvados, izsauc iekaisumu, uz ko rēģē ar holesterīna izdalīšanos. Un, lai censtos salabot tās bojātās vietiņas, un tas ir aterosklerozes mehānisms. Jā, tagad tiek uzskatīts, ka ateroskleroze tieši veicina šīs hroniskas iekaisums, kas veidojas organismā, ja pārtērē pa daudz cukuru, glikozi un otrs moments, ja mikrobioms nav pareizs. Bet vēl iekaisums rodas arī ne tikai no vīrusiem, mikrobiem un senītēm, bet arī no tā, ka pēkšņi cilvēks ir nokļūst nelabvēlīgos apstākļos, kur ir augstums, vējš, mitrums, drēgnums, arī karstums, jā, tas viss arī iekļūst organismā un izjauc līdzsvaru un zūd lokāla imunitāte, un tad tur arī tie visi vīrusi un baktērijas uzdarbojas, jo viņas vienmēr ir. Mēs īstenībā esam vīrusu un ne vīrusu, bet drīzāk baktēriju, dažādu baktēriju barotne. Jā, tiešām barotnes. Es uzreiz atceros no skolas, ka bija tās tur Petrīte viss daudzas. Jā. Lūk, un, protams, vajag ārstēt akūtus iekaisumus ļoti aktīvi un tā noteikti, lai viņi neieilgtu un lai nepārietu hroniskā iekaisumā. Ja? Un ja mēs runājam tālāk par tādām vīrusu saslimšanām, teiksim, sāksim, jā. Jā, pagaidiet, tas bišķiņ te reku tieksme uz saldumiem ir stāsts par mikrobiomu, ja? Tas ir tāds, tā mēs vienkārši te tāds viens slēdiņš, kāpēc rodas iekaisums, bet mēs par to parunāsim vēl pēc tam. Vārdu sakot, ja runā pa akūtiem, akūts ir, jūs saprotat, kas ir akūts, dabūja rekus augstēšanās, iesnas un vai, urīņu ceļu vai klepus, vai tās ātrās tādas izpausmes, vai arī uz ādas iegriezu pirkstā, neiztīrīju kārtīgi un sastrutoju, tie ir tie akūtie iekaisumi. Un te ir vēl tāds teikums, hroniska slimība
autoimūnu slimību un iekaisumu kā tādu ārstēšanai sākums un pamats ir caur gremošanas sistēmu. Par to mēs arī vēl pēc tam runāsim. Tā, šo es jau izstāstīju, te šo arī es jau kaut kā no galvas izstāstīju. Nu vēl. Visiem zināms, ja visu šo iekaisumu stāvokli var uzlabot, mainot dzīvesveidu, piemēram, uzlabojot diētu, palielinot fizisko aktivitāti un lietojot pretiekaisuma dabas palīgus. Visi to zina, bet tad lūdzu uz priekšu. Un cik grūti mums ir nēst cukuru, un cik grūti mums ir aiziet tajā pastaidziņā. Labi, pastaidziņā nav aiziet grūti, tas ir baigi forši, bet nēst cukuru. Bet ja lietus līs, kā tu iesi? Nē, man tētis šodien stāsties, prasīja viņam, kāpēc viņam gluda seja tāda, maz krunks, un viņš saka, ka, kad iet ārā dabā, nevajag tur žmodzīties kaut kā to seju, bet līst lietutiņš, lai līst. Kad ir jāsaglabā rāma sejas izteiksme, arī ja tev sniegs nāk sejā vai lietus, tā nav aizsardzības sistēma. Nē, vienkārši atslābināties. Tā kā ziemas peldētāji. Mazāk mīmikas muskuļu izmanto, jo mazāk arī ievelkas tās mīmikas. Nē, tāpēc jau botoks tēti špricē, bet... Jā, bet tu redzēji, un vienkārši tur tas nav vīrišķīgi. Nē, vīrieši jau ļoti reti to pielieto. Par autoimūnu iekaisumu un trigeriem es arī izstāstīju. Tad rīcības plāns akūta iekaisuma gadījumā. Es vēl gribēju pieminēt par to no tādas savas ģimenes ārstu prakses, ka ļoti svarīgi pie jebkādiem tādiem satraucošiem simptomiem ir saulaicīga diagnostika. Arī pie akūta iekaisuma, labi, ir it kā skaidrs, kad ir infekcija, bet arī tajā brīdī pavērojiet sevi, pajūtiet, kad, ja ir tā slimā jušanās, tad īstenībā ir jāsāk jau darboties uzreiz. Nevis gaidīt, ka tur ir 3,9 grādi jau, bet jau, ja jūt, ka bišķiņ jau tas enerģijas līmenis pašam krītās un ir tā lēnā slimuma sajūta, ka nāk, jau uzreiz jau vajag rīkoties, mēs pastāstīsim, kā, bet nevajag savas sajūtas ignorēt savā ikdienas skrējienā, stresā un wellness, kur ir savā organismā jāieklausās, un ja viņš saka drusciņi nomest mierā tempu, tad arī nomest un varbūt atlikt kaut kādas it kā svarīgākas lietas par savu veselību un varbūt ieritināties, ja ir labi, ja ir kamīns pie kamīna vai pie ugunskura. Un tā. Vēl tātad rīcības plāns akūta iekaisuma gadījumā nēst. Jā. Tu man teici, nē. Jā. Vai tas ir tādas vīrusu saslimšanas, augstēšanās gadījums, vai arī, ja sāk sāpēt vēders un uzpūsties vēders, vispār neēst neko, bet dzert gan vajag daudz pie augstēšanās. Jā, protams. Jā, kā jau teicu, akūta respiratoras slimības bieži vien izsauc augstums, slapjums, mitrums, vējš, saulvējš un tā. Tad, kas ir pirmais, visbiežākais, tas ir iesnas. Jāsaka, ārstēt iesnas, tad 7 dienas paiet, ja neārstēt, tad ilgst veselu nedēļu. Tas tāds slavens teiciens, bet īstenībā tā nav. Tomēr iesnas, ja tikko ir sākušās, pirmais moments ir vajag kārtīgi to šnobeli uzsildīt, infrasarkano staru, tā teikt, procedūra, diezgan intensīvi, neilgi, bet 15 minūtes un ar pārtraukumiem vairākas reizes, jo, kā saka, ja ir saaugstējies, dabūjis augstumu, tad pretī jādabū siltums, lai organismā iestājas līdzsvars. Un tas infrasarkanais starojums, tas ir pierādīts, ka tas paplašina asinsvadus, uzlabo asinsvadu, un tad viņš pievada klāt visas tās imūnvielas, par ko Ilze runāja, imūnšūnas, un tad tas ļauj organismam ātrāk tikt galā. Un tas siltums vispār infrasarkanais starojums aktivizē NK, tos naturālos killer šūnas, kas iznīcina, var apēst vīrusus, ne tikai baktērijas. Tad jādzer arī tējas ir. Tējas labas pie iesnām un pie respiratorām slimībām ir ceļmalapa, mārsils. Jā.
ugunspuķe, vīgriezis, bet ir dažas tādas receptes, kas nākušas no Tibetas medicīnas, ko lieto specifiski iesnu ārstēšanai, un tāda recepte interesanta, ka sarkanās peonijas miziņa, tā jau jāsavāc ir rudenī, jāizžāvē, un tad, kad pēkšņi iesnas, tad vienu ēdam karoti tādu miziņu, aplej ar 150 ml ūdens, pavāra 5-7 minūtes un izdzer. Un tad no tā rodas karstuma sajūta sejā, tur un nāsis tā kā pa brīnumu atlīja. Ir pārbaudīta recepte. Iesnaž šķidrina skalojot ar jūras ūdeni, vispār siltu jūras ūdeni, par degunu iešņauts un caur muti izspļauj ārā, palīdz arī degunam blakus dobumu gadījumā. Un vēl 9 vīru spēka ziedu pulverīšu iešņaukšana rada pēkšņas šķavas un arī diezgan labi iztīra degunu. Ja ir kakla iekaisums, skalo ar dezinficējošām tējām tādām, arī ko pagatavo no salvijas, kliņģerītes, kumelītes, pelešķa, pašu sodu, 10% šķīdumu vai 5% sāls šķīdumu. Mutes dobumam un vispār rīkles iekaisuma gadījumā labi noder mūsu gatavotā zieda betula. Ekstraktu betulīnu, tā ļoti padzina visus mikrobus, vīrusus un veicina tieši sadziedēšanu. Jā, viņi it kā mums ir ārīgai lietošanai kosmētisks līdzeklis un tā, bet pa pustei karotītē droši var paņemt mutē, tā bišķiņa tur pa to muti. Jā. Tālāk, varīt, ja tomēr infekcija tiek uz bronhiem, uz traheju, un tas ir savs rejošs klepus un sāpīgs reizēm, tad ieteicams arī ar siltumu darboties, sildīt krūšu kurvju ar termoforu un plaukstas, iemērt ūdenī siltā. Un vispār mēs aicinām jums izdarīt tādā veidā, ka sākumā pagatavot to šķidrumu, to ūdentiņu tēju, kurā mērcēt plaukstas. Tur ieber iekšā mārsilu, salviju, vīgriezi, kalmes sakni, priežu pumpurus, Islandes ķērpi, uzvāra 1 litru, to visu maisījumu iebēr, 1 saujiņu, un uzliek bļodiņu uz galda, kurā tas viss ir iebērts, un noliecas pār tai bļodiņai un elpo. Jā, inhalācija. Inhalācija taisa, un tad, kad viņš ir pietiekami atdzisis, tad nolej 1 krūzīti nost, to iedod, un plaukstas iemērts tanī karstajā ūdenī, kurš ir 37, 38 grādi, varbūt drusku 39 varbūt. Kāpēc tas palīdz? Tāpēc, ka no plaukstām konkrēti no īkšķa. Inese Vītola, lūdzu, izslēdziet mikrofoniņu. Paldies. Tātad plaukstas vajag sildīt, tas pie plaušu slimībām ļoti labi palīdz, jo no plaukstām sākas meridiāns. Plaušu meridiāns sākas no īkšķiem un iet tālāk te pa roku uz augšu un sadalās plauša, aiziet arī uz resnozārnu. Tas ir ļoti svarīgi turēt roku kārtībā. Vēl arī var veikt akupresūru šeit, paspiest. Mikrofoniņi. Es nevaru tagad atslēgt no savas puses, jo man ir uzslēgts ekrāns. Velta N un kaut kāds Samsungs, lūdzu izslēdziet mikrofoniņus. Jā. Tad akupresūru izdarīja, man redz kāds šinī te vietiņā. Jā, te ir tā bedrīte, krūšu kaulam augšējā bedrīte. Te vienkārši jāpaspiež, intensīva klepus gadījuma, kādas 15 sekundes un jāatlaiž, atkal jāpaspiež un tā.
Un, nu, var arī uzsmērēt kādu marsileļu vai tējas kokeļu, nu, kaut ko tādu smaržīgu. Var arī mūsu GMO preparātus pamēģināt. Jā, var GMO Papeles, preparātu papeli. priežu. Vienkārši ieliet šī bedrītē, apgulties uz muguras un pagulēt. Ļoti interesants gājiens. Interesants. Man vispār ļoti pašai patīk par tām plaukstām tā ideja, jo, nu, pierasts ir, ka nāk slimums, tas zeķītes velk, tas arī ir pareizi, bet nieru slimību gadījumos, bet ar plaukstām un tiem meridiāniem plaušu, Jā. tas ir tiešām ļoti noderīgi. Šeit uz plaukstām ir plaušu meridiāns, resnās zarnas, perikarda, sirds un tievās zarnas. Jā. Redziet, cik daudz sistēmas. Un tas viss iedarbojas kompleksā. Jā. Tad gripas laikā vispār, ja jūt, ka sākas drebuļi, tāds kā nespēks un temperatūra ceļas, tad ļoti labi palīdz arī pārbaudīt dzīvē tāda trieciena deva ar betulīnu. 1 grams betulīnas kapsulās, tas ir 6 kapsulas vienā reizē, uzdzert ar kādu eļļiņu. Jā, ar eļļiņu taisni, tāpēc, lai pulverītis nenāk uz augšu. Un tas ļoti visu organismu kaut kā, var sakot, betulīns jau ir pretvīrusu līdzeklis, un ja tas ir vīrusu slimība, tad tas ir viens no labākām zālēm. Jā, viņš pats kā tāds. Tā, un tālāk mēs... Kur es ieliku, gribēju pastāstīt 2 vārdos painkiller. Jā, tas manējais gardarbs pļavas aptieka. Tur sastāvā ir vītolmīze un kārklamīze, tie ir 2 dažādi koki. Un tad vēl meiteņu zeltpīpenīte. Tas ir domāts šis preparāts ne tikai pie akūtiem iekaisumiem, ir galvas sāpes, muskuļu sāpes. Sandra, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Es kā neesmu to iesaistījumu uzlikusi, lai izslēdzās mikrofonu automātiski, tāpēc mums tam mikrofonam ir bijuši problēma. Un tā tad painkiller ļoti, tādā ziņā efektīvs līdzeklis ir tieši pie tādām gripas simptomu remdēšanas, kad ir muskuļu sāpes, kaulu, tas lauzējs un galvas sāpes izteikti stiprs. Noder arī ikdienā pie migrēnām un galvas sāpēm, bet pie menstruācijas sāpēm nē, jo tur ir iekšā kārklamīze un vītolmīze, kur ir tāds aspirīniņš un viņš sašķidrina asins, un tām, kurām ir liela asiņošana, labāk nekādus aspirīnu saturošus nelietot. Tā tad tur ir tie salicilāti dabīgie, kas ir tā kā uz aspirīnu pusi, bet pilnīgi dabīgs preparāts. Tā tad rekurbetul flu, tas, ko iepriekš Artūrs teica par tām 6 kapsulām, tas bija domāts par tīro, bet šitais te arī ir tāpatās, jo viņā arī ir diezgan liels, Jā, un tur ir Islandes ķērpes, kas vispār ļoti atbilstoši, kam antibakteriāla un pretvīrusu darbība. Par betuluro mēs runāsim, un te ir priedes preparāts, kuru jūs varat tajā krūšu kaulu bedrītē tātad iesmērēt, vai pat taisno mutē iepilināt, vai pie ūdens piepilināt klāt, vai tādu kā uztaisīt šotiņu ar ūdeni atjaukt, ja gribās, un tad izdzert, visādi. Bet tas tā sīkumā, ātrumā, urīna pūslis. Arī tāds, augstā laika iekaisumi mums ir tādi, kas, kuram ķermenim ir vājā vieta. Citi ir uz elpošanas orgāniem, citi ir uz nierēm. Un nieres jau ūdens elements vispār arī tagad ziemā taču arī ir ūdens elements taisni. Ziemā ir jāstiprina nieres vienalga. Ir iekaisumi vai nav? Jā, un tā tad, var apsaldēties, atsaldēt kājas, pats viss ķermenis apsaldēties, saaugstēties. Un tad vēl arī infekcijas ir tās, kas ierosina urīna pūšļu un urīna izvadu sistēmas vispār iekaisums kā tādus. Mēs atkal runāsim par infrasarkanajiem stariem, par kamīniem, ugunskuriem, termoforiem un visu kaut ko tādu, vai ne? Rekurtēti tur runā sildīt muguru.
Jā, sildīt muguru, sildīt pēdas. Te pēdas, jā, Pēdas, pēdas. jo pēdās beidzas urīnpūšļa kanāls, meridiāns un sākas pēdas apakšā, sākas nieru meridiāns, kas iet uz augšu, pa kāju, pa iekšējo malu un beidzas pie nierēm. Jā, divi Jā. svarīgi. Jā, tāpēc svarīgi ir sasildīt kājas riktīgi. Un tad tādā vanniņā, tā varētu vai nu vanniņa vai spainīts, kurā sildīt kājas un vienlaicīgi dzert tēju, kuras sastāvā būtu Islandes ķērpis, brūkleņu lapas, tas ir antibakteriāla darbība, tur, jā, kosa, maura sūrene, paēgļa ogas, kumelīte. Viena ēdamkarota pietiek uz 250 ml, bet dienā jāizdzer 3-4 krūzes, lai būtu laba divreize un lai tad būtu tas viss. Ir svarīgi to infekciju skalot arī ārā. Un vēl es varētu pieminēt arī tādu dāmu tēmu vairāk par tvaika vanniņām. Urīna pūšļu iekaisumu gadījumā var paņemt sauju kumelīšu vai arī visus iepriekš minētos augus un sēdēt tā kā vecos laikos uz vai spaiņas vai bļoda bet nevis sēdvanniņa, bet tieši tvaika vanniņa. Un tas ir arī tāds efektīvs līdzeklis, kā izārstēt cistītu. Mēs te neesam pieminējuši vispār par dzērvenēm, to jau tautā ļoti zina. Dzērveņu morsiņu var sataisīt arī tādu saujiņu ar dzērvenēm. Benzojas skābi, ja? Tā arī ir antibakteriāla darbība. Un betolūra 2 kapsulas 2 reizes dienā būs pašā laikā. Jā, arī tas. Tur arī vīgriezes ir sastāvā un vēl es gribēju pastāstīt arī par to kāju vannīti, kur tas vīgriežu uzlēms. Tas arī ir no tradicionālās Ķīnas medicīnas tieši vīgriezes kāju vanniņās. Palīdz arī pie miega traucējumiem un tiem, kuriem ir naktī jāskrien čurāt. Katru nakti jāskrien, ir tādi cilvēki, tad arī miegs patraucējās, tā ka tās vanniņas kājām būs ļoti noderīgas arī tādai vispārējai harmonijai nervu sistēmas un miega kvalitātei. Tur galvenais, ka tā ārstēšana iznāk tāda ļoti sakarīga, komfortabla. Iedomājas kājas spainīti, kur vīgriež tas, pats dzer tēju tādu. Pats tādā pļavas reibonī vieglā. Un tāpēc ir svarīgi atcerēties, sajust sevi, pajust, ka varbūt vajag nomest tempu drusku un ļaut sev atjaunoties. Pat vēl tad, kad šito var darīt arī jau, kad nav galīgi uz gultas, bet tikai, ka jūt, ka jau grūti paliek šīs lietas, ka, ja izdarīs, tad... Jā, un rītā pamostas svaigs kā gurķīte. Jā, atkal var skriet. Jā. Redz, nevisai bieži gadās, nevisai reti gadās arī dažādas vemšanas caurejas, ko izsauc, saka, vēdera vīrusi. Jā, ziema ir vēdera vīrusu laiks. Jā, bet arī pārēšanās un visādas citādas lietas, protams. Un arī, starp citu, augstums. Arī augstums rada pastiprinātu peristātiku vispār un veicina dažādas šo te infekciju attīstību. Principā dažreiz, ja ne to noēdis, nodzēris, tad vemšanu nevajag apturēt, jo vemšana un caure īstenībā ir organisma tā centieni atbrīvoties no kaitīgām vielām. Jā. Tā kā tad arī ēst nevajag, kā jau es teicu, un vienkārši dzert pietiekami daudz šķidruma, bet ja caureja ir ļoti ilgstoša un vemšana, tad zūd tie visi sāļi, elektrolīti saucamie, un tad vajag ūdentiņam pieaugt vienkārši vāramo sāli, nedaudz sodas, un ja būtu kālijs vēl. Kālijas sāls. Jā. Bet, jāpnīk visu laiku skraidīt uz to toleti, jā, un nolem, ka jau viss ir iztīrījies. Tad vajag apturēt. Pierāvies pie mugurkaula. Un apturēt mēs viņu varam ar augšņu čiekuriņu novāriem, bergēmies saknes novāriem, tā bieži vien košuma dārziņos ir
stāvā retēsaknes, nu, tas ir pļaus aptiekā. Šīs vielas satur miecvielas. Jā, un ozola miziņa arī vēl, jā. Jāvāra šīs vienu vai maisījums 10 minūtes, apmēram vienu ēdamkarot uz puslitru. Nu, un tur pēc vārīšanas paliek 400 ml, tad tā ir 2 reizēs arī jāizdzer, un tā ir dienas deva. Pārspīlēt nevajag, jo var atkal iekrist otrā grāvī. Ozola mizdas, tad tā sasmējos, atcerējos, ko mēs par dienu runājām, bet tu nesaki visās detaļās. Jā, vārds sakot, tad vajag arī tā uzmanīgi, lai aizsietējumi nebūtu savādāk. Būs tā kā tā anekdotē, jā, kur viens atskrien, rauj toaletes durvis, laid iekšā man caurē, no turienes atskan balss laimīgais. Nu labi, kā tur tālāk. Tātad, vispār gremošanas sistēmai ir jāsakārto. Tas ir dzīves uzdevums, un tas ir neatliekams uzdevums, jo mēs esam viena gremošanas sistēma, kas apaugusi ar dažādiem orgāniem. Jo cilvēkam gremošana vislielāko vietu aizņem. Sākas ar zobiem, ar mēli un beidzas ar apakšējo izēju. Ja? Gara tā. Un gara un liela un smaga, un galvenais, ka vēl kas ir, ka viņā dzīvo arī miljardiem mikrobiņu, kurus mēs nesējam, kā 3 kilogrami, un viņi 2 daļās tiek sadalīti. Ir labie, kuri ļoti rūpējas par saimnieka veselību, negrib, lai viņš ietu bojā. Tie ir tie labie, ja, kas ir laktobakterijas, bifidobakterijas, kolicelmiņi, tur un tā. Bet ir arī tādas sliktās, ko es saucu par narkomāniem, jo viņas ļoti grib cukuru, ja, un lai dabūtu cukuru un dzen saimnieku uz konditorijas nodaļu un uz konfešu nodaļu, ja, jo viņiem vajag, viņi no tā aug, un viņiem vienalga, kas ar saimnieku notiek, ja, tas ir tās visādi pemfibus, tie ir rauga sēnītes, visi šitie ir sliktie mikrobi, ja, kas izraisa to saucamo disbakteriozi. Lūk, un ja cilvēkam ir kārtīgs mikrobioms, tad visas uzskaitītās slimības, tā kā tur, kas ir gremošana, visādi gastrīti un dodenīti un kolīti un čūlēnie kolīti, vispār tāds cilvēks tādas slimības nepazīst. Ja? Viss šīs gremošanas trakta slimības veidojas tamdēļ, ka nav pareizs mikrobioms, bet atkal mikrobioms nav pareizs tāpēc, ka cilvēks neēd to, ko vajag, un no bērnības nav radināts ēst šķiedrvielas, zaļbarību un tādu. Vispār cilvēkam nedrīkst būt tāds simptoms kā uzpūties vēders, kā gāzēšanās, tas viss jau norāda uz to, ka viņam tomēr ar to mikrobiomu nav kārtībā. Lūk, un man plānā ir, un es esmu dabūjis ļoti labu recepti, kā pagatavot šo laktobaktēriju tādu preparātu, ja, kas kur būs ļoti daudz to laktobaktēriju, jo tur ļoti svarīgi ir piesātināt organismu ar lielām devām, tur ar 1-2 kapsulinām Lineks nekas netiek risināts, tur vajag miljardiem viņus, un laktobaktērija ir pati vērtīgākā, jo viņa dzīvo gan mutes dobumā, kuņģī, un tievās zarnās un resnās zarnās. Pārējās tur kā bifido viņa dzīvo, viņa arī ļoti vajadzīga, bet viņa dzīvo tikai resnās zarnā. Faktiski caur muti viņu uzņemt nav nemaz iespējams. Ja? Lūk, un būs tāds, es viņu izmēģināšu sevi un tā. Viņš būs pieejams. Kā jau visu. Visu patīk, kas sevi izmēģina. Kā jau visu, jā. Man arī nav kārtībā. Man arī reizēm vēders uzpūst. Un vēl kāda lieta. Vēders vispār nevienā vietā nedrīkst sāpēt. Ja, lai spiež, kur gribi, nekur nedrīkst. Ja kaut kur sāp, tad vietā ir spasma, tad ir sastrēgums. Un to sastrēgumu var noņemt arī ar tādu spaidīšanu. To sauc par viscerālo masāžu. Viņa nav sarežģīta. Vienreiz pietiek cilvēkam parādīt, un viņš jau to var pats pastāvīgi izdarīt. Saviem pacientiem es to rādu arī.
Nu, jā, bet ja ir hronisks gastrīts, labi negramojas un visādi sliktumi, tad lūdzu vajag palietot tēju, kas satur ceļmalu lapu, pelešķi, citronu melisa, pēterene, ievas ziedi, gerānija, ugunspuķe, pienenes sakne. Un šie augi, kas ir ļoti attiecas uz gremošanas traktu. Mums ir arī tēja, kas ir kuņģim un tēja tavam vēderam, kas palīdz cilvēkiem, kam ir vāja gremošana, kam tieši tādi simptomi, ka tur vēders uzpūšas un Ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. jā, sastrēgums tā kā rodas smagums vēderā, pēc ēšanas pēkšņi smagums vēderā kuņģis apstājies, saka, jā, ir tādi simptomi. Tad iedzer to tēņu, kuņģis kaut kā sāk darboties. Jā, un arī visas pārējās gremošanas sulas, aizkuņģis, iedzera. Un hroniski iekaisuma gadījumā, un arī akūta, bet to gastro arī labs pie reizes viņš arī uzlabo cukura līmeni, jo satur pienenes sakni arī, un pats pēc sevi betulīns arī veicina aizkuņģa dziedzera darbību, kas ir atbildīgs par cukuru līmeni organismā. Ja ir žūtceļa aknu darbības traucējumi, tad ir jālieto mārdadzis, helēnija sālante, bārbele, kalme, cigoriņš, satur inulīnu, un tas inulīns arī ir viens no tām vielām, kas ļoti patīk mūsu laktobaktērijām. Betulīver arī uzlabo tā mikrobioma veselību, liek viņam aktīvāk darboties. No gema preparātiem mums ir ceriņš, labs, jā, ieva un dzeloņplūme, kas tādā visā darbojās. Jā, un ko mēs vēl stāstam? Tā, tas ir tas par to vēdera uzpūšanos, ka tas norāda uz disbakteriozi. Jā, tas norāda uz disbakteriozi. Un arī, protams, runājot par imūno sistēmu, protams, ap zarnām, gan tievo, gan resno zarnu ir vesels limfoidālo audu tāds sakopojums pašu limfmezglā. Un tā ir tā vieta, kur tā imūnā sistēma ļoti lielā mērā bāzējās. Un ar ēšanu bieži vien neizdodas saregulēt to, jo nav tās labās baktērijas. Un tad cilvēkiem tiek rekomendēts lietot tās šķiedrvielas, zaļbarību un tas, ko tu teici, ja? Bet viņiem tomēr nekas labāk nepaliek un paliek pat sliktāk, jo tas vēders uzpūšās milzīgs un netiek sagramots, un tad tur pūst un rūkst un tā tālāk, bet ne līdz galam un ne tā kā vajag. Un drastiskās tēmas ir piens, maize, saldumi, tad īslaicīgi, tie jānoņem nost. Un vēl raugs, un viss, kas ar raugu saistās. Maize saistās ar raugu. Maize saistās arī ar gliedienu, to, kā viņi sauc, gliedienu, glutēnu. Glutēns jau vispār ir leaky gut syndrome. Tas ir glutēna vienkārši kaujas lauks. Bet maizīti, rupja maizi, labi, tagad taisa maize ar tādu raugu, kas ir nepārtrauc darboties arī, kad maizi uzcepta, termofīlie raugi tagad ir, kas iztur lielu temperatūru. Tad maizīti var uztaisīt, uzlabot attiecībā pret raugu. Vajag viņu vienkārši tosterī vai ielikt vai izžāvēt. Jā, viņu tā kā apkaltēt. Uztaisa sausiņus, un tad viņā raugs vairāk tā kā neesot. Jā, sausiņi tiešām ir veselīgi. Jā, un tad, kad vajag ēst, tad viņu var pamērcēt siltā ūdentiņā vai kaut kā samitrināt. Bet tur rauga tad vairs arī nebūs. Bet, kas ir piens, apmēram 80% pieauguši cilvēku, viņam nav fermentu, kas šķeļ tos piena olbaltums, gan kazeīnu, gan albumīnu un laktozi. Un īslaicīgi arī ketogēna diēta uz laiciņu, kamēr to zarnu sieniņu saremontē, jo tas cauro zarnu sindroms arī ir tāds, pa ko tā lielākā daļa noteikti ir dzirdējuši un lasījuši un tā tālāk.
Jo kad caur tiem caurumiem tiek asinsritē toksīni un tad tālāk tur visādas iekaisuma kaskādes notiek, gan autoimunitāte tiek ieslēgta un viss kaut kas par šo tēmu. Tā ir atsevišķa lekcijas Ja tēma. kāds nezina, keto diēta ir tā, ka ēd gaļu, eļļu, taukus. Taukus diezgan daudz, jā. Jā, bet Ogļhidrāti tiek izslēgti mazāk tā, lai turētos ketozītē asinis. Jā, un tad šai diētai pamazām pievieno aizvien vairāk zaļumu, aizvien vairāk dārzeņu. Paleo, tad tā ieslēdzās kā paleo. Ieslēdz paleo, tos vārītos, dažādas bietes, burkānus un kartupeļus un visu to. Un tad viens no laktobaktēriju labākiem avotiem ir kāposti, skābēti kāposti. Tā ir vispār neviens cits skābējums nesatur tik daudz labo laktobaktēriju kā skābēti kāposti. Protams, arī ja tie kāposti tiek pareizi ieskābēti un ja viņos ir tas ieraugs ielikts laktu. Bet tas par cik baktērijas dzīvo cilvēkam arī uz rokām un dažādi štammi, un tāpēc kāposti ļoti skābēti kāposti. Vienai saimniecei ir tādi. Jā, vienai kraukšķi, otrai nekraukšķi. Jā. Mēnesis fāzi to neietekmē? Arī ietekmē, bet arī tas tā cilvēka apkārtnes mikrobioms ietekmē. Jā. Kuram viņš ir labs un kuram viņš nevisai labs, un no tā ir arī atkarīgs tā kvalitāte. Starp citu arī tie, kas cep maizīti arī. Maizīti taču agrāk cep ar tiem ieraugiem, kādam, kuram tas ieraugs, no tā ļoti atkarīga maizes kvalitāte. Jā, bet maizi vispār labāk neēst. Es tev gribēju pajautāt par vienu, vispār par tādiem trikiem, kā mēs varētu uzlabot to ēšanas tēmu. Un ir viens tāds kaitīgs ieradums, ļoti interesants. Es patiesībā to nemaz nezināju. Tu man to pastāstīji par... Ka maldītas laikā nedrīkst dzert augstu ūdeni. Siltu var, bet augstu nē. Jā, izrādās fiziologi ir noskaidrojuši tādu lietu, ka cilvēks, kad noēd vienalga, ko viņš noēd, viņam tur izveidojas kuņģī tas muskulis barības un kuņģīs viņu maļ un visā tur apstrādā, un tādā brīdī paaugstina temperatūru uz 38,5 grādi. Līdz 39. Līdz 39, jā, un tad, kad tas viss ir pabeigts, ka viņš ir pārtraucis, tas noslīd lejā un temperatūra pazeminās uz 38 grādu. Cik mums iekšā ir, vai 3,76, kaut 1 grādu vairāk nekā padusē, jā. Un tikai tad atveras tas pilorus, tas vārtnieks atveras sfinkterīts, kas palaiž barību tālāk uz 12 pirkstu zarnu. Jau tad, kad viņš ir jau sagatavots tur. Bet, ja cilvēks iedzer ēšanas laikā augstu ūdeni, viņš atdzesē visu to saturu, un viņš visu tas saturu aiziet uz 12 pirkstu zarnas to sfinkterītu, un viņš pavarās vaļā. Un pusgramots aiziet viss tas saturs uz 12 pirkstu zarnu, un 12 pirkstu zarna nezina, ko ar to visu darīt. Sistēmā iegāžās kaudze ar ogļhidrātiem, visticamāk, kuri nav vēlami visam zarnu traktam, un tad tur sāk augt nelabās baktērijas par to berzē rokas priekā. Narkomāns tur sāk dejot. Jā, un taisa gaisa pūšļus, jā. Putu ballīti iznāk, un cilvēks tad staigā tā kā tāds baloniņš. Jā, tad ir tās lielās vēdera pūšanās. Viņš bojā gaisu arī tas cilvēks. Un vēl sliktāk, ka tas, piemēram, ir kaut kāds maķītis vai hesītis, kur tiek vienkārši drausmīgi pārtika ielikta kuņģī, un tad uzdzerot augsto fantiņu, tad tas viss aiziet tālāk, un tad ir cilvēki, kuriem vispār pat ir diezgan trakas visādas reakcijas. Vēl slikts paņēmiens ir vienreiz dienā ēst un pārēsties, piemēram. Bet ja nepārēdās un ēd vienreiz dienā? Tad ir iespējams Fāstings, jā. Ēst vienreiz
Es bieži vien, piemēram, atnāku no darba 3:30 paēdu, un es tad līdz rītam vairs neko. Ja? Ja. To sauc par fastingu. Tad attīrās it kā zarni, tās šūnas organismā no rezervītēm, kas ir noliktas. Ja? Un tur lizosomas darbojas labi, Golgi, tā visa sistēmiņa, tur tas viss notiek. Nu jā, un nevisai laba ir svaigi cepta silta maize. Ar sēnīti. Tā jau tur rauga sēnīti gandrīz vienmēr ir. Un tad saldinātāji bojā mikrofloru. Vispār visi konservanti, kas ir pievienoti. Jā, bet īpaši vanilīns. Vanilīnam arī viens ir kaut kāds, es negribu tagad teikt, varbūt nepareizi, bet numuriņš ir jāuzzina, kurš. Nu, kaut kā C. Un viņš, jā, kaut kā C ir, bet viņš bieži sastopams. Tas bojā mikrofloru, jā. Jā, un rīt bez košļāšanas. Jā, un vajag košļāt 30 reizes. Grūti. Bet arī, piemēram, košļāšanas skaitīšana ir sava veida meditācija un nodošanās ēšanas procesam, jā. Nevis tur klausoties ziņas vai lasot kaut kādas īsziņas, jā. Skrolējot, jā, nē. Ja cilvēks ēd, tad viņam ir pie tā lieta jāuzņem nopietni un viņam jādodas šim procesam un labi jāsekošļā. Jā, jo kāpēc tik daudz mēs veltam šodien šai gremošanas tēmai? Tāpēc, ka viņa ir ārkārtīgi svarīga. No viņas ir atkarīga visa mūsu veselība. Starp citu, ir daži veselības kritēriji par to, un citreiz ir tagad pateikšu īsumā. Ja veselības kritērijs ir tāds viens, ja, vai noteiktu, cik tu esi vesels. Jā, to stāsti. Cik tu vesels. Normāli sēžot, ir jāuztais elpas aizture. Nevis ielpā, bet izelpā. Normālā izelpā, bez aizture elpu. Un, ja tu vari izturēt bez elpas mazāk par 20 sekundēm, tad, tu neesi vesels. Tad tev ļoti jāuzmanās un jāiet pie ārsta un jāskatās analīzes, diezgan izvērst un jāuztaisa čekings. Normāla veselība sākas virs 30 sekundēm. Kad cilvēks var izturēt 30, bet 40 tas jau ir vispār jau liels. Jogi. Elpošanas. Jā, es nerunāju par to, cik ielpā aizturēt. Tur var arī 2 minūtes, bet tieši izelpā. Pie tukša it kā. Pie tukša, jā. Lūk, un vispār cilvēkam pārāk nevajag censties forsēt elpot. Kundalīni joga, piedodiet, atvainojiet. Tik, cik vajag elpot, jā. Un ir arī prakses visādas, kur ārstē bronhiālu astmu un citas lietas, jā, tieši aizturot elpu un uzkrājot organismā CO2 gāzi. Ir arī elpošanas trenažeri, ar tiem es pirms kādiem gadiem nodarbojos, un es domāju, ka atkal tūlītās jā, šito mēs ņemsim ārā, sauktās elpošana delfīnu stilā, jums ļoti patiks. Tas ir tāds agregāts, ne tiešām mēs par šito elpošana delfīnu stilā, mēs nodemonstrēsim. Jo vairāk cilvēkam organismā CO2, jā. Jo vairāk paverās asinsvadi, paplašinās sīkie kapilāri un ieslēdz rezerves kapilāri, apasiņojas tad iekšējie orgāni, ja, un tas ir vērtīgi gan pie bronhiālās astmas, gan pie sirds išēmiskās slimības. Anti-agings galā. Jā, un arī tas moments. Tas, lūk, ir viens no veselības kritērijiem, cik tu vari bez elpas padzīvot. Otrs veselības kritērijs, jau mēs šodien runājām par gremošanas traktu un mikrobiomu, ir paskatīties, kas tev tur nāk ārā. Atvainojiet, šim nolūkam ir jāpamēra sūda pH. pH ir tas, tas ir skala. pH neitrāls ir 7. 8 jau ir bāzisks, sārmains un 5, piemēram, skāps. Ja? Un normāli kakai jābūt mazāk par 6,8.
mazāk, Jā. Tas ir skābāk. diagnostisks Ja mērījums. viņa Tad ir tas bez humora tas ir pilnīgi nopietni. ja viņai ir tur 8 un kaut kas tam līdzīgs, tad tas ir cilvēkam ārā iekšā vispār pilnīgi nekārtība. Viņam ir disbakterioze un viņš nav liels dzīvotājs. Ja? Un jāieslēdz viss ir gan šķiedrvielas, gan baktērijas jālieto, gan attiecīgi produkti, lai to pH dabūtu zem 7 noteikti. Jā, uz kādi 6, uz 5,5. Un to var visu noregulēt, un tas jau ir veselības rādītājs. Nu, trešais ir tas indeks, kur mēra apkārtmēru, sadalot uz garumu cilvēkam. Jā, tur arī ir veselīgi skaitlīši, jā, ka jābūt mazāk par 0,5. Tā tur ir vīriešiem un sievietēm atšķirās, bet jābūt mazākam par 0,5. Ja viņš ir lielāks, tas norāda uz viscerālo aptaukošanos, kas Jā, arī ir. tas atkal nav labi, kad ja orgāni ir apauguši ar tauku klucīšanu. Lūk, jā, pH metru var iegādāties, pamērīt. Vienīgi tīri tehniski, kā tas notiks. Starp citu arī urīnu. Urīnam arī, ja viņš ir skābāks par 5,5, tad gaidi urīna